Ja mēs paskatīsimies uz dzīvi, kā uz baltu lapu, mēs vienmēr redzēsim, tā sastāv vismaz no 2 daļām. Vienmēr ir vīrišķā daļa, un tai blakus vienmēr ir sievišķā daļa. Tāpatās kā vīrietis, kurš savā dzīves gaitā, viņš attīstās, iepilda sevi ar dažādām zināšanām, prasmēm, izpratni. Tas sevi harmonizē. Tas cenšas izprast dzīvi, dzīves jēgu. Tas daudz mācīt, mēs daudz strādājam. Un galvenokārt, tas ir domāts tam, lai tas vienmēr varētu saplūst ar sievišķi. Tas ceļš, protams, ir meklējums. Bet kamēr vīrietis meklē, arī sieviete attīstās. Tie ir neatdalami. Tie attīstās katrs pats par sevi, un abi divi vienlaikus. Arī sieviete sev pilnveido procesā, ko sauc par saplūkšanu. Tā iemācās daudz saimnieciskas lietas. Vienkārši praktisks. Tikreiz garīgs. Bet tās viena emocijas. Tieši emocionālā pieredze sievietē ir tā, kas dod tai spēku dzīvot, kustēties uz priekšu. Materiālā pasaule nevienmēr pastāv sievietē ir svarīga. Tā ir svarīga vīrieti. Bet arī sieviete, kad sevi ir pilnveidojusi, tā meklē ceļu pie vīrišķa. Tāpat kā vīrišķis meklē ceļu pie sievišķa. Un tad tie saplūst. Tie savienojas no sākuma par drusciņiem. Pēc tam arvien vairāk un vairāk. Un dzīve ir unikāla tieši ar šo saplūšanas procesu. Jo tā veido lielāku dzīvi. Saplūšanas process ir neatdalāms. No tā rodas jauna dzīvība. Katra jauna dzīvība plešās plašumā. Vīrišķais bez sievišķā nevar pastāvēt. Tāpatās kā sievišķais bez vīrišķa. Mēs esam miedarbības, būtnes, gan enerģijā, gan parastā cilvēcībā. Tas mums visus vieno globāli. Pasaule ir radīta priekš mums, lai mēs šeit dzīvojam, lai mēs savienotos, socializētos, priecātos un arī raudāt. Pārdzīvojam mums māca mīlestību, iejūtību, pieņemšanu. Un tie vienmēr ir divi. Pat ja cilvēks ir viens, viņā dzīvo gan sievišķais, gan vīrišķais. Un tā ir iekšējā saplūšana. Šīs abas divas lietas pastāvēs mūžīgi, kamēr vien pastāvēs daba, kamēr vien pastāvēs cilvēks. Ar katru cilvēku būšanu pasaulē mēs nostiprinām sevi šajā zemē. Mēs nostiprinām ar to, kādi mēs esam. Katrs pats personisks. Un mēs nostiprinām sevi kā kopīgu būtu. Kādam tās ir attiecības, vīrs, sieva, draugs, draudzene, citiem mamma, tēvs, vecāki,
vecvecāki, tikai dzimtas lietas. Tas ir vēl tālāks, vēl plašāks. Bet jo vairāk mēs iedziļināsimies saplūšanas procesā, mēs sapratīsim, ka tā ir atvērtība. Atvērtība pasaulē, atvērtība pašpersoniskumam un atvērtība kopībai. Tas ir veids, kā mēs vairojam savu iekšējo gaismu. Tas ir veids, kā mēs viņu izskatām. Dzīve nav melna. Tā vienmēr ir piepildīta ar dažādām krāsām. Mēs pazīstam krāsas, emocijas. Emocijas, kuras pašas sev piepilda, pašas sev izpauž. Tikai šķiet, kur tās rodās. Tās rodās, jo tās dzīvo mums, katrā mums. Tās ir ļoti dažādas. Tās ir spilgtas. Citam tās ir vājākas. Bet jo vairāk mēs skatāmies uz savām emocijām, savu krāsām, mēs vairāk saprotam to, ka tieši emocijas mūsu dzīves veido to lielo kompozīciju, kas sauc par dzīvi. Katra krāsa mums asociējās ar kaut ko vienu. Un tad mēs domājam, kāpēc es krāsu uztver tieši tā, kā es viņu uztveru? Kāpēc ne savādāk? Citreiz varbūt tam nav nozīmes, bet citreiz krāsai ir vislielākā nozīme. Mēs tiecamies uz tīrību, uz piepildību. Bet nav nekā netīra. Nav netīra emocija. Nav nepareiza emocija. Tās visas ir Dieva dotas, Dieva radītas. Tāpatās kā cilvēki savā starpā saka. Tā mēs cilvēki sapūstam ar Dievu. Ļaujam ienākt mūsu dzīvēs, ļaujam veikt savas korekcijas. Un ļaujam piedzīvot kopējo dzīves procesu. Darbīgi tā viens šķiet, vai tiešām Dievs rada līdz mums? Nē, absolūti ne. Mēs visi esam mazi dievi, kuri mācās izpaust sevi, iepazīstot sevi. Mēs esam tās gaismas, kuras spīd. Katrs priekš sevis. Un arī viens priekš otru. Tāpat kā zīmē. Mēs esam tik sarežģīti. Un vienlaikus tik vienkārši. Mēs esam unikāli skaisti kopējā kompozīcija. Paldies!